Mani sauc Raiva, un šodien jums pastāstīšu par skolai mācību uzņēmumu Kokmeistars, kas mūsu roku darbs. Šeit jūs varat redzēt, ir bērnu saplākšņu gaļas dēlīši, paliknīši. Viņi ir eļļoti, tādēļ viņos neiesūksies nekāda ēdiena smarža, nekas tāds. Pateicoties tam, ka viņi ir eļļoti, viņi nesasprēgās, tā kā viņas mazgās. Šie bļodiņi ir mūsu jaunums. Mums ir arī bērza koku medus karotītes virpots. Mēs visu darām paši. Mēs šeit svečturīši, zaķīši, ja jūs gribat. Tas ir ļoti interesanti, bet manuprāt, katrs uzņēmums šobrīd ir pieļāvis kādu vienu vismaz kļūdu, lai tiktu līdz tā gala produktam. Kāda bija jūsu savārītās ziepes, kuras jūs paveicāt, lai pēc tam pilnveidot savu produktu? Mums pagājušajā gadā žūrija prasīja, vai šie ir droši svečturīši, bet viņi nebija, un tagad viņi ir, jo mēs aizgājām pie uguns speciālista, lai pārliecinātos, kā būt pareizāk un drošāk.